Nu labi, tad sākam. Labdien tiešām visiem! Prieks jūs redzēt tādā saulainā dienā, kad varbūt gribētos būt ārā un darīt varbūt kādus darbus vai vienkārši baudīt skaisto dienu pie jūras, mežā, pastaigāties pilsētā, kur nu jūs katrs esat. Es esmu Diāna Dzelzkalē, neirografikas instruktore. Un šodien piedāvāšu jums vienu praktisku rīku, ko varēsiet izmantot gan savā ikdienas darbā, dzīvē, gan arī varbūt kādos brīžos, kad radīsies stresa situācijas. Par sevi daudz vairāk es noteikti, ka varbūt arī šobrīd neminēšu, jo jūs visi varat noklausīties interviju ar mani, kurai pievienot arī šī te neirografikas grupā. Un jā, tur būs tā kā vairāk. Tā. Ceru, ka viss ir iekšā. Okay. Nu jā, un tātad šodien praktiski tāds izmantojams rīks par to, kā neirografika var palīdzēt ikdienā. Nodarbības tēmu nosauc sadzirdēt sevi skolā, bet tas vairāk būtu par to, kā pamanīt savas vajadzības, pamanīt savas vēlmes un iemācīties tās ielikt savā ikdienas plānā, vai tas būtu nedēļas, mēneša, varbūt gada plāns. Nu, šodien vairāk būs tādam īsākam periodam, gadam tur mums varbūt mazliet ir vairāk jāzīmē, bet nu, tādam īsākam periodam, nedēļai, mēnesim, 3 mēnešiem, tas viss ir iespējams. Tā. Nu jā, ceru, ka tiešām viss ir. Un tagad es pārslēgšu kameru uz zīmēšanas režīmu, tā, lai jūs redzētu, ko es jums zīmēju priekšā. Un savukārt, kamēr es te ar tehniskām lietām darbojos, man ir lūgums, lai jūs uz savos pierakstos, varbūt lapai aizmugurē, uz kuras jūs zīmēsiet, vai arī atsevišķā baltā lapā, pārdomājiet jums visus svarīgos darbus, kas būtu jāpaveic jums tagad nedēļas, mēneša, nu, teiksim tā, apmēram līdz kaut kādam pusjūnijam, jo nodarbība vairāk vai mazāk, kā jau es arī minēju savā intervijā, paredzēta skolotājiem, tad viss, kas ir šobrīd aktuālais līdz gada noslēguma, tā skaitā eksāmenu, darbi, labošanas, ekskursijas, klases audzināšanas, vēl kaut kādi darbi, bet tieši tāpatās arī, ja jūs esat neskolotājs, tad tie darbi, kas nu jums šobrīd ir aktuāli, es nezinu, atskaites, kaut kādi plāni, varbūt, ka plānojat savas ģimenes kādus pasākumus, varbūt ir kādi notikumi, kas ir jāsaplāno un jāizdara. Varbūt, ka vienkārši nedēļa pēkšņi ar notikumiem tik pilna, ka jūs pēkšņi saprotat, ka, nu, viss ir sakritis vienā nedēļā, nezinu, kā tikt galā. Tad arī tos darbiņus tad varat salikt uz lapas, pārdomājot, kas tad būtu tas, ko mums jums tuvākajā laikā vajadzētu izdarīt. Tad, kamēr es te tieku galā ar tehniku, aicinu par šo padomāt, sarakstīt sarakstīņu, var rakstīt daudz, var rakstīt arī pāris notikumus, bet, nu, pamatā jau tomēr mums tie darbi saskrien diezgan daudz. Var rakstīt sīki, smalki, var rakstīt vienā lielākā teikumā, bet labāk būs, ja jūs tomēr varēsiet izdalīt šos te sīkos darbiņus, tā, lai viņi labāk izceļās. Labi, es ceru, ka visiem ir sarakstiņi sarakstīti un visiem ir domas par to, kas tad jums tuvākajā laikā būtu jāpaveic. Par to, kā zīmē neirografiku, stāstīšu šajā brīdī, kad mēs to arī darīsim, bet tīri tehniski tad visvienkāršākais būs sākt ar figūrām un līnijām, un tās arī šodien stāstīšu un rādīšu. Tad visiem no jums vajadzētu būt sarakstam ar plānu, un es aicināšu iedomāties, ka tas plāns ir jūsu lapās kā liels aplis. Cik nu tas mēnesis jums būtu liels, tik lielu viņu arī iezīmējiet. Var droši vilkt vairākas līnijas, ja nepieciešams. Ar brīvu roku apli, kurā jūs iedomājaties mēnesi, pusotru, 3 mēnešus, nedēļu. Un es domāju, ka vairums no jums ir dzirdējuši stāstu par burku, kurā ir jāsaliek lietas, kas ir dzīvē svarīgas, vai tie būtu lielāki akmeņi kā galvenie notikumi, un tad varbūt tādi mazāki, kas atkal ir tādi mazāki notikumi, un tad vēl smiltis varēja iebērt un pa virsmu vēl ūdeni uzliet.
Mēs iedomāsimies, ka šis mēnesis ir tā, šis te aplis, šis te laika periods ir kā tāda burka, kurā tad mēs liksim iekšā visus tos notikumus. Un neatkarīgi no tā, cik liels jums ir tas saraksts, es aicinu sākt ar to, ka jūs iedomājaties, cik daudz laika jums ir vajadzīgs pašiem sev. Tā ir tā savu vajadzību un savu vēlmju sadzirdēšana un saprašana un noteikšana, cik tad tajā visā darbu sarakstā, kas jums ir sarakstīts, cik daudz būtu vajadzīgs laiks sev, lai jūs varētu gan paveikt visu, gan, kā saka, palikt pie labas veselības, gan arī, lai jums būtu prieks no tiem darbiem, ko jūs darat. Un pārdomājiet, viens no ieteikumiem ir, piemēram, atrast laiku katru dienu, varbūt kādu otrs ieteikums būtu atrast laiku vismaz reizi nedēļā. Ja tās ir sporta nodarbības, rakstiet sportu, ja tās ir vienkārši pastaigas brīvā dabā, rakstiet pastaigas brīvā dabā. Ja tas ir kaut kāds cits veids, kā jūs varat atrast laiku sev, kaut 15 minūtes, tad arī tas ir forši. Un tagad kā apļus aicinu salikt savā zīmējumā laiku sev. Varat intuitīvi tajās vietās, kur jums šī te laukumā ir vajadzība to aplielikt, cik lielus, cik mazus pēc jūsu pašu izvēles. Pārdomājiet, ja tas ir viss laika periods, mēnesis, pusotrs, 3 nedēļa, cik daudz no tā būs tas laiks sev. Es šoreiz tīri intuitīvi esmu ielikusi šādu te daudzumu apļu. Izskatās nedaudz kā poga. Un tas būtu laiks sev. Varbūt, ka kāds no jums jau var uzreiz pierakstīt apļos, ka tās ir, piemēram, 15 minūtes kādai noteiktai darbībai. Varbūt, ka, piemēram, man tā būs viena teātra izrāde, ko es jau zinu, ka tas ir ieplānots. Varbūt, ka kādam ir vēl kādi notikumi, kurus jūs jau varat parakstīt, ka jūs zinat, kas tas tāds ir. Un tad, kad ir šis te pamatiņš gatavs, tad tagad aicinu likt iekšā tos darbus, kas nu jums katram ir jāizdara. Apļi var pārklāties, apļiem var zīmēt pāri, brīvi, kā jūs sajūtat šī te laika periodā, kā jūs vēlties ielikt. Nu, tā tad. Es kā skolotāja, protams, likšu visus noslēguma pārbaudas darbus. Skolā pašvērtējums, ziņojums, sarunas ar kolēģiem, klases audzināšaniem. Katrs pievieno savus darbiņus tur, kur jums liekas, ka tas ir vajadzīgs. Nozīme, uz kuru pusi jūs to apli velkat šī gadījumā nav. Vienīgais, ja jūs paši tam piešķirat kādu domu. Un, ja ir vajadzība, jūs varat šos te apļus pierakstīt, piemēram, kombinētais darbs vai ekskursija vai klases kaut kādi darbi. Tiem, kuriem ir, tie, kur ir eksāmenu skolotāji, noteikti var pievienot eksāmenu laiku. Ja ir kaut kādi lielie pārbaudas darbi, kas vēl ir jālabo. Varbūt kādam kolēģim ir doma par to, ko darīt tajās atlikušajās nedēļās, kad oficiāli vairs nekādu pārbaudas darbu likt nevar, jo tad pietrūks laika, lai to darbu atzīmi izlabotu, bet nu vēl tas bērns tajā klasē ir jānotur un varbūt vajag kaut kādas idejas. Un, ja ir vajadzība, es bieži vien zīmēju arī kaut kādus apļus, kurus es saprotu, ka viņiem tur vieta ir, bet es vēl, piemēram, nezinu, kas tas ir. Un tā arī saucu tas, ko es vēl nezinu.
tam ir vieta šī te laika plānojumā. Un tās var būt tās spontānās idejas, kas rodās pēkšņi kaut kur, kaut kad. Nezinu, pēkšņi nāca prātā, varbūt ka kādam no jums arī aktuāli, varbūt ir kaut kāda ārsta vizīte vēl pavasarī tagad jāpaspēj. Atkarībā no pašvaldības, kurās mainās varbūt polises, varbūt, ka tur kaut kas ar polisēm saistīt, tūlīt polisē termiņš beigsies, vēl jāpaspēj. Ja nu zīmējot neirografiku ir tā, ka tās domas ienāk prātā un tad mēs varam salikt daudz. Vai visi tiek līdzi? Jūs čatiņā varat droši rakstīt komentārus. Ja vajag lēnāk, lieciet mīnuszīmi, ja esat salikuši savus plānus darbus, tad liekat plus zīmīti. Jo nākamais solis pēc šo te visu darbu salikšanas pārbaudīt, paskatīties. Varbūt ir kāds brīvs laukums tajā plānā, ko jūs varat aizpildīt ar, kā jau es teicu, to, ko jūs vēl nezināt, jo, ja šī laika plānojumā ir tā brīvā vieta, nu tad izmantojam to, tad nelaižam viņu garām, liekam laiku sev, paskatāmies. Nākošais varat arī pavērot, tad, kad jūs esat apļiem piešķīruši nosaukumus, ko kurš aplīts nozīmē, tad noteikti varat paskatīties, kā viņi savstarpēji ir savījušies, un tagad mēģiniet sajust, kā jūs jūtaties ar savu šo te lielo plānu, kā izskatās tas, ko jūs patreiz esat sazīmējuši. Tie, kuri netiek līdz, tos pagaidīsim nedaudz, tiem, kuriem ir jau plāns pilns, tagad jūs varat ķerties pie tā, ko mēs saucam par neirografēšanu. Un neirografēšanā tad līnija, kura ved tur, kur jūs negaidat to ieraudzīt, tai pašā laikā šī te laukumā varbūt tās iespējas ir mazliet mazāk, gluži aizceļot tur, kur to nesagaidām, bet vispirms varat apļus, lai tie vairs nav tādi precīzi un apaļi. Apļus varat savstarpēji savienot un atkal ķerat sajūtas, kā jūs jūtaties, ko saka jūsu ķermenis un kādas domas nāk prātā. Savienojiet, paskatieties, kuri apļi ar kuru pārklājās. Kā jau teicu, nebaidieties zīmēt lielus. Tas, ko jūs varat pāanalizēt, paskatīties, kā izskatās apļi kopumā, cik lieli vai mazi. Es savā darbā esmu ieraudzījusi, ka ir šie te mazie aplīši, kas acīm redzot, ir tādi mazie mirkļi sev. Esmu ieraudzījis, ka tie mazie mirkļi sev ir patiesībā diezgan daudz iespējami. Varbūt vēl nepateikšu precīzi pulksteņu laiku, dienu un datumu, bet kopumā idejiski es redzu, ka tiem ir vieta manā ikdienā, pat tik ļoti saspringtā laikā, kad liekas, ka dienas visas ir pilnas un ka nekam citam varbūt laiks neatliek. Atceramies elpot, pirmā pazīme, kad kaut kas notiek, ir tas, ka mums ķermenis noreģē, un viena no pirmajām pazīmēm ir elpas aizturēšana. Atbild uz to, vai visiem apļiem jābūt apzinātiem. Nē, kā jau es teicu, varbūt arī aplis, tas, ko es nezinu, jūs varat viņu nosaukt savādāk. Galvenais, ka jūs ieraugat, ka šim aplim ir vieta. Iespējams, ka zīmējot neirografiskās līnijas, jūs atradīsiet arī, kas tad tas ir. Varbūt, ka tas pat beigās iznāks tas, ko jūs fiksēsiet. Šobrīd vairāk tajā laika plānojumā, pieņemot, ka tas ir noteikts laika periods, saprast un ieraudzīt, cik daudz tur ir paveicamie darbi un vai tur ir vieta vēl kaut kam citam. Un, ja tur nav vieta kaut kur citam, mēģināt šo te vietiņu atrast. Un tad, kad apļi ir salikti,
Pat ja tas liekas ļoti, ļoti, ļoti daudz, es ļauju mazliet nobīties. Mēs katrs varam paskatīties uz šo te lielo laika plānu. Ja? Mazliet sabaidīties un domāt ārpēc, vai tiešām tas viss ir iespējams. Bet tad liekam līnijas, sākam aizpildīt apļus, savienot savstarpēji un arī aizpildīt laukumu ar neirografiskām līnijām. Tad apļus, lai tie vairs nebūtu tik ļoti apaļi, mēs pārvalkam ar tādu viļņotāku, dzīvāku līniju, mazliet tā kā neirografisku. Es varu pastāstīt tādu mazu triku, ka reizēm var zīmēt arī pats caur kameru skatoties, jo tad, kad tu zīmējumu redzi nevis vairs no augšas uz leju, bet tādā pretstatā, horizontāli paceltu, tad ir pilnīgi cita bilde un var ieraudzīt arī citas detaļas. Tā kā zīmējumu reizēm ir vērts pacelt augšā stāvus un pastīties, kas tur rodās. Un ar līnijām liekam iekšā arī domas, kā es gribu justies, kāda ir mana doma, kā es vēlos šo laika periodu pavadīt, kādas emocijas es gribu piedzīvot, kādas sajūtas es gribu piedzīvot. Starp citu, bez darbiem un bez notikumiem šajā te plānā jūs noteikti varat ielikt arī kaut kādas lietas, kas ir saistītas varbūt ar konkrētiem cilvēkiem. Teiksim, arī kaut kādu konkrētu cilvēku jūs varat iezīmēt. Tom ienāca prātā tagad valkot līnijas, varbūt kādam tas ir aktuāli. Ja, tātad ne tikai darbi, bet arī situācijas, kas ir jārisina, vai kuras jūs gribat risināt, vai kuras jūs gribat izslēgt no saviem notikumiem, tā kā, lai viņas tur pazustu visā citā un pašas atrisinātos. Jo stāsts šī te visā darbā ir tāds, jūs izveidosiet karti noteiktam laika periodam, un tikko sāksiet risināt vienu no šiem darbiem, vienu kādu notikumu, tā pamazām sāks viļņoties arī viss pārējais, jo patreiz mēs tos visus saliksim tādā kopīgā tīklā un veidosim pilnīgi citu skatu uz šo te mēnesi. Mums vairs nebūs viens atsevišķs uzdevums, mums būs laika periods, kas ir jāpiedzīvo ar tām emocijām, ko jūs vēlaties piedzīvot. Un pat ja tā nebūs, tad jebkurā gadījumā jums būs labā sajūta, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Atcerieties elpot, mēģināt fiksēt savas ķermeņa un prāta sajūtas. Ja? Tad ko saka jūsu ķermenis? Un kādas emocijas un domas jums nāk šobrīd prātā? Un strādājam joprojām tikai aplī. Ja redzat, pamazām esmu sapildījusi apļus ar tādām viļņotākām līnijām. Ja zīmējat salīdzinoši nesen vai pirmo reizi, tad nav jāuztraucās, ka neiznāk tā kā man vai iznāk savādāk. Katrs mēs mācāmies, arī man pirmie zīmējumi atšķiras no tā, kā zīmēju šobrīd. Un domājot par emocijām, varat arī pavērot, kā tad virzās tas jūsu ceļš pa šo te laika plānojumu, kuri notikumi varbūt sāk iezīmēties vairāk, kuri notikumi ir mazāk svarīgi. Un ar līnijām savienojam apļus ne tikai pa apļa kontūrām, bet jūs varat droši arī pa visu lapu zīmēt pāri līnijas. Es atvainojos, drīkst pajautāt. Jā, es klausos.
līniju gali, ja man, piemēram, nav viss tik ļoti piepildīts, tad var būt brīvi līniju gali riņķa apļa malās, ja viss ir Um, jāsaka apliski. ja jūs domājat, ka šitā te paliek pa vidu, Nē, tad nē, nē, lielā šajā te apļa malā. malās. Šitai Lielā, jūs domājat, šitādas ķeksīšas laukā? nē, tur, kur ir brīva, ne ārā, bet no Te iekšpuses. kaut kā iekšpusē šitā pavalda. Nu, ideja ir tāda, ka jūs varat atstāt arī tukšās vietas. Tur nav jābūt visam aizpildītam. Protams, tās atbildes atnāks tajā brīdī, kad jūs pabeigsiet zīmējumu. Un, piemēram, ja man šeit ir tāds tukšums, es te pavalku, nu tā līnija var palikt. Jā, jā. Tas, kas traucē, man pašai liekas, ka tur nav pabeigta kompozīcija līdz galam, un man tā kā vienmēr gribas tur pievilkt kaut kur Nē, nu jā, es tā arī domāju. Jā, bet tas ir tādās sajūtās. Bet jūs, protams, ka varat šobrīd atstāt, ja jums tur paliek Jā. tāda astīta droši. Es ieteiktu neatstāt tā kā šeit, nu tā Nē, pavisam es vēl. tā nedomāju. Jo tad mums prātam liekas, ka nu, tur vajag kaut kādu turpinājumu. Var, protams, vilkt, un ja jūs pašu piskaros skatījušies, viņš ar reizēm tā velk, un tās astītes tādas paliek. Droši var darīt atkarībā no tā, cik spēcīgi jūs jūtaties neirografikas zīmēšanā, jo no vienas puses, jā, no otras puses, man tāda sajūta mazliet ir par nepabeigtību. Man prasās vienmēr kaut kur aizvilkt līdz galam, izņemot tad, ja es eju lapas ietvaros, nu tad es reizēm līdz malai varbūt neaizvelku, es varu atstāt šitādas te, bet, jo tad man ir tas, nu, tas centrālais, bet kopumā es aicinu piezīmēt, kaut kur piesiet to līniju. Jo pretējā gadījumā vienmēr būs jautājums, nu, kas tev tur aizķērās, kāpēc tu tur negribēji doties tur tajā tukšumā, kāpēc apstājies, kas bija tas, kas tev samulsināja, kāpēc neaizdevies. Galvenais atceramies elpot. Un, kā jau teicu, mēģiniet strādāt pagaidām vēl aplī iekšā, lai savāktu visas tās domas un to enerģiju, kas ir vajadzīga šiem te darbiem, lai viņus pabeigtu, vai notikumiem ar kādiem cilvēkiem. Es nezinu, māmiņdienas koncerti vēl kādam varbūt nāk, kādam aktuāli. Jā, nu visas lietas noteikti, ka neuzskaitīšu, katram pašam jums ir savējās. Un līnija ceļo tur, kur jūs negaidat to ieraudzīt. Viļņota, dzīva. Pamazām apļi ir, nu, pazūd tajā zīmējumā. Aizkantēs vairāk stipri viņiem gājus apkārt, bet, nu, pamazām var veidot tā, ka viņi pazūd šīs te līnijās. Līnijas velkot domājiet līdzi ne tikai par pašu līnijas vilkšanu, bet to sajūtu, ko gribat piedzīvot. Kādam būs varbūt dinamisku dienu, kādam būs miers vairāk, kādam būs klusums skolā, kādam būs, jā, vēl kāda cita lieta. Nezinu, kāds varbūt vēlēsies dienu ārpus skolas. Galvenais zīmējam dzīves līnijas. Iedomājamies, ka mēs aizpildam tādu kā asinsritē, kā asinsvadu tīklojumu. To te visu. Un ņemot vērā, ka neirografika ir ļoti dzīva metode arī man tajā brīdī, kad rādu jums meistara klasi, piemēram, šobrīd domāju, kāpēc man vispār ienāca prātā tāda lieta kā
kā salīdzināt šo ar tādu asinsriti un asinsvadu cīslojumu. Nekad līdz šim tādu salīdzinājumu nebija lietojusi. Un neirografika arī vienmēr ir ļoti, ļoti personīgi. Jebkurš instruktors, jebkurš speciālists jums vadot nodarbību, vienmēr jau mēs zīmējam arī par sevi, par savām lietām. Katram arī tā tēma noteikti ir tāda viņam vistuvākā. Man kā skolotājai šobrīd skolas gada noslēgums. Darbu steigā nepiedāvāju šoreiz atsevišķi savā skolā kolēģiem, bet ņemot vērā, ka ir ieraksts, kurš varēs arī noskatīties, piedāvāšu viņiem tādā veidā. Iepriekšējos gadus esam skolā zīmējuši tieši pedagogiem. Kā tad to mācību gadu pabeigt sekmīgi? Vienmēr esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes, ka ir palīdzējis. Kā jūtaties? Pavērojiet sevi, kā jūtaties, kur ķermenī varbūt ir kāda reakcija, kur emocijas kādas uzvirmo, varbūt pie kāda noteikta darba jums parādās kaut kāda īpašā emocija. Vērojiet arī, kā izskatās jūsu lapa kopumā, kā ir tas, ko jūs uzzīmējāt, kā jums tas patīk vai nepatīk. Ja nepatīk, tad noteikti vēl liekat klāt līnijas. Un iedomājieties to labo sajūtu, ko jūs gribat saņemt saistībā ar šo te plānu. Skaidrību varbūt kādam būs vienkārši miers. Un tad, kad esat tikuši galā ar līnijām, tad sākas tas, ko neirografikā sauc par noapaļošanu. Teicamnieka sindroms, es domāju, ka ir konstatēts vai nekonstatējams vairumam skolotāju, un noteikti, ka mēs esam priekšzīmīgi skolēni tādā ziņā, ka mēs taču paši visu darām, un neviens mums par to, neviens mums neatgādina, kas mums ir jāizdara, un reizēm mēs šī te visā arī pazaudējam sevi, jo mums liekas, mums taču tas ir jāizdara, kā es tā neizdarīšu. Tāpēc ieliekam to savu domu, ko tad es gribu piedzīvot. Šī sakarā atbildot uz to jautājumu vai uz to komentāru, man liekas, varbūt, ka mums ir jāliek mazliet vairāk delverības, varbūt mums ir jāieliek varbūt, ka man ir jāieliek mazliet vairāk tāda prieka, varbūt ir mazliet vairāk drosmes, varbūt mazliet vairāk tāda piedzīvojuma, tāds kaut kāds negaidītums, ļauties būt brīvākam. Tad atgriežos pie apaļošanas. Tad, kad ir saliktas līnijas, tad sākam noapaļot. Kāda izskatās noapaļošana? Tie, kas varbūt tik bieži nezīmē vai zīmē pirmo reizi, līnijas ir dzīves un līnijas krustojās. Līnijas rada krustojumus, tur, kur tās viena otru šķērso. Un vietās, kur mums izveidojās šis te krustojums, vienalga lielāks, mazāks, kā tur ir, mums ir jānoapaļo. Noapaļošana ir šo te stūrīšu tāda aizkrāsošana ar tādiem kā puslociņiem. Šis ir palielinājumā. Tie, kuri varbūt ir kādreiz mācījušies rasēšanu, rasēšanā bija tādas bultiņas jāzīmē. Un tām bultiņām šeit vilka tādu iekšā. Un tad šitais te lociņš ir tas, ko mēs katrā tajā leņķītī iezīmējam iekšā. Tas, ko nevajag darīt, vajadzētu izvairīties no tādiem ķekšiem,
ka veidojās. Un noapaļošana noteikti nav šitāda aplīša iezīmēšana, ja? Tad atkal tur, kur līnijas saskarās, tur šo te katru krustojumiņu mēs noapaļojam. Ja var un ir iespējams, cenšamies izvairīties arī no tādiem, kad veidojas līnijas, un tad ir tādi diezgan asi varbūt tie krustiņi, ka viņi tādi lec laukā. Nu, varbūt, ka ja var, tad var no tā izvairīties bišķiņi. Bet šī ir uztrenējama lieta, tā ir arī tāda, ko var iemācīties. Un šī te noapaļošana sasien kopā tās līnijas, kas varbūt dzīvē nekad nekrustostos, bet mūsu prāts viņas nolasīs kā vienu veselu, jo viņas visas būs ar šo te noapaļošanu sasietas kopā. Par to, ka ieraugat ļoti, ļoti lielu līniju tīklu, un tagad jums šķiet, ka viss ir jānoapaļo, atgādināšu, ka šis nav tas ierobežojuma noņemšanas algoritms, kur tiešām ir svarīgi noapaļot visu. Šeit jūs apaļojat pirmkārt to, kur jums visvairāk satrauc, kur jums ir sajūta, ka vajag. Katru smalko līniju varbūt, ka ne, bet tur, kur jums liekas, ka tur varētu būt vajadzība noapaļot, to jūs arī tad pieapaļojat. Apaļojot var rasties arī jaunas figūriņas. Šodien aicinu strādāt pagaidām tikai ar apļiem, nevis ar citām figūrām. Neirografikā katrai figūrai ir nozīme, bet visharmoniskākais ne tikai neirografikā, bet arī tādā cilvēku domāšanā ir šis te aplis, tāpēc pie tā aicinu arī palikt. Ja kādam būs vajadzība un vēlme pēc citām figūrām, droši varēsiet noslēgumā ielikt. Piepaļojam tās vietas, kur jums liekas svarīgi, ka tas ir vajadzīgs. Ja jums ir dažādu biezumu, rupjumu marķieri, varat mēģināt arī zīmēt pa virsu, tad varbūt ar biezāku marķieri. Vai arī, teiksim, ja esat zīmējuši ar tādu rasnāku marķieri, tad var tagad to apaļošanu ar smalkāku kādu paņemt, tad neveidosies tie lielie krustiņi, tad būs viss tāds smuki vienmērīgs. Katrā ziņā, ja vēl mācāties zīmēt neirografiku, eksperimentējiet, mēģiniet atrast to labāko veidu, kā jūs varat šo tehniku uzzīmēt. Domāju, ka lielākā daļa neirografikas instruktori ir sākuši ar tādiem biezākiem marķieriem, tad visi ir tikuši līdz smalkiem, un tad ir kaut kas pa vidu, kad lai ātri zīmētu, vajag tomēr to bišķi resnāko, un tad, lai pielīdzinātu un skaisti uztaisīt, tad vajag atkal to smalkāko. Un arī saviem kursantiem, kuri mācās, stāstu, ka neirografika var zīmēt kaut vai uz iepirkumu čeka. Ja jums ir vajadzība, tad var zīmēt arī tādu mazu zīmējumu. Un, ja vajag, tad zīmējam lielus un papildinam ar 1, 2, 3 lapu vēl klāt. Tad atkarībā no tā jūs noteikti arī izvēlaties to rīku, ar ko tad jūs strādājat. Nu, lūk, šādi veidojās pamazām tīkls. Katrs mēģinam noķert, kādas ir tās sajūtas, kas rodās šo te visu zīmējot. Atceramies elpot, ievelkam elpu, izpūšam. Savos kādos pierakstos piefiksējam, kādas ir sajūtas, ko saka ķermenis, kur palika karsti, kur palika augsti. Varbūt sāka tirpt roka kāja, varbūt sāka griezties galvā, varbūt vēl kādas tādas fiziskas reakcijas parādījās. Un tad, kad esat
pieapaļojuši tur, kur nu jums liekas tas ir svarīgi. Pārbaudam, kāds izskatās mūsu plāns, kā tas viss ir izveidojies. Un pieņemot, ka visi šobrīd esam vienotā laukā, un it īpaši, piemēram, skolotāji, kuri Latvijā šobrīd visi domā par mācību gadu noslēgumu, tad tagad mēs no tā sava plāna iesim tālāk plašā pasaulē, un no šī te visa zīmēsim tālāk līnijas, laidīsim to savu domu tālāk plašajā pasaulē. Brīvi, kā jums pašiem ir vajadzība un vēlme, velkam laukā līnijas no sava plāna un mēģinat noķert, kā jūtaties. Es atļāvos jau iepriekš nedaudz te pārskriet pāri malām, un es šīs te astītes, kuras man te veidojās, viņas arī pievilkšu klāt, bet jūs varat brīvi vai nu no malas vai arī no vidus izvēlēties, kur šis te ceļš vedīs. Varbūt kādam tas nāk uzreiz no āra, jo tieši tāpatās, lai jūs varbūt sajustu šo te vienoto līdzīgi domājošo spēku, jūs arī no ārpuses varat pievilkt klāt līnijas, izceļot cauri visam jūsu plānam un izvilkt atkal laukā. Galvenais atcerieties elpot. Un atkal tajās vietās, kur veidojas izteikti līniju savienojumi, krustojumi, varat pieapaļot, lai veidojas kopīgais stāsts. Tad, kad jūs velkat ārā no šī te sava apļa, domājiet, kādas sajūtas jums rodās. Varbūt tā arī pie sevis varat padomāt, ka jūs tagad šo te visu palaižat tur kaut kur visumā. Ja es domāju, ka vairums no jums arī zina Koelju teicienu, ka visa pasaule sadodas rokā, lai kaut kas izdotos. Nu, un šis tas brīdis, kad tā pasaule arī sadodās. Bet, lai pasaule zinātu, ka viņai jāsadodās rokā, jums šis te stāsts ir jāizstāsta ne tikai savā plānā, bet jāpalaiž arī pasaulē. Un pēc vajadzības vērojiet, varbūt, ka jums arī ārpus šī te plāna veidojas kaut kādas figūras. Ja nu jūs pēkšņi pamanat, ka tur kaut kas ārpusē notiek, tad droši varat arī šajos te brīvajos laukumos piezīmēt. Varbūt kādam ir pat tāda situācija, ka ir šis te viens jūsu konkrētais plāns, un tad pēkšņi parādās vajadzība, ka tas plāns ir jāsaskaņo ar vēl kādu. Ar vēl kādu cilvēku, ar vēl kādu notikumu, ja, tad jūs droši varat pievienot arī šeit šo te papildus apli. Tātad tiem, kas tikko pievienojās, mēs zīmējam laika plānu, lielu apli, kurā ir nedēļa, mēnesis, pusotrs līdz 3, gadam varbūt bišķiņ par maz, un liekat iekšā notikumus, kas jums šobrīd ir svarīgi tajā laika periodā realizējumi. Bet sākat jūs ar to, kā domājat par sevi, jūs vispirms ieliekat apļa veidā tās lietas, tos notikumus, kas jums ir svarīgi, lai jūs paliktu pie labas veselības, bez stresa, tad mirklis sev, atpūtas sev, un tā ir tā sadzirdēšana. Tad vispirms noskaidrot un sajust, ko tad man vajag. 10 minūtes apstāties katru dienu, no rīta varbūt mierīgi
padzert savu kafiju. Varbūt, ka tās ir 10 minūtes agrāk skolā, vai darbā, lai būtu šis te brīdis sev pirms stundas sākšanas. Varbūt, jā, atkarībā no tā, ar ko un kā jūs braucat, varbūt cita mūzika mašīnā, vai cita mūzika austiņās autobusā, vai kaut kādas tādas lietiņas, nu, kas jums ienāk prātā, jā, kas tur varētu būt. Un, ja nezināt, tad liekam apļus ar nosaukumu, tas, ko es nezinu, un ļaujamies pārsteigumam. Un par teicamnieka sindromu un par pieaugušanu domāju, ka tur noteikti vairumam skolotāju vienkārši tam ir jāļaujās, tur pat nav pieaugšana. Es domāju, ka tas vairāk ir tāds ļoti, ļoti ilgus laikus mums stāstīts, iestāstīts un apgalvots domāšanas veids, un tiešām, nu, tas prasīs vairāk kā mūsu vienu paudzi, lai no tā tiktu vaļā. Tāpēc es domāju, ka nevis vienīgais, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam zīmēt vairāk prieku un vairāk šīs te drosmes un uzdrošināšanās, un tad pārvērst pozitīvā un tādā veidā mazināt šo teicamnieka sindromu. Bet tas ir mans tāds viedoklis. Katram no mums ir tiesības, kā saka, domāt un pieņemt. Es esmu arī meklējusi atbildes un mēģinājusi saprast, kāpēc tā ir. Centusies pierādīt, ka nav. Un tad tomēr kaut kādos brīžos tu saproti, ka, nu, nē, tas teicamnieka sindroms jau viņš lien cauri un lien laukā. Un tas nevienmēr nozīmē to, ka mēs skolā bijām teicamnieces vai teicamnieki. Pamatā tas vairāk ir par tādu domāšanu un pienākumu un varbūt tādu, jā, vajadzību uzņemties vairāk nekā no mums tiek prasīts. Tas ir arī par robežām. Un es domāju, ka vēl tāds noteikti liels punkts, tas ir arī par savas vērtības apzināšanos. Kā jūtaties velkot laukā līnijas? Ierakstiet sev, kāda šobrīd ir sajūta, tad, kad jūs ar savu stāstu, ar savu plānu esat izgājuši pasaulē. Un atcerieties, kā jūs teicu, tieši tikpat daudz, kā jūs esat ielikuši enerģiju savā šī te domā. Tieši tāpatās ir, nu, Latvijā noteikti, un patiesībā jau ļoti interesanti ir, kā vairumā pasaules valstu skolotājiem ir tieši tāds pašs problēmas kā pie mums. Es domāju, ka tie, kas ir braukuši Erasmusā, to ir konstatējuši, tie, kas ir varbūt piesako citu valstu skolotājiem, skatās viņu, jā, es nezinu, Instagrama vai vēl kādus profilus, kur viņi lieka dalās ar savām atziņām, materiāliem. Un tad jūs noteikti esat to piefiksējuši, ka visiem jau tās problēmas ir diezgan līdzīgas. Un tāpēc, jā, mēs savu plānu varam droši palaist pasaulē, izpūst, ieelpot. Un tad līnijas, kad ir savilktas, tad arī pieapaļojam. Savienojam. Nu, lūk, šāds ir mans plāns. Salikts ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Skatos, ka ir kaut kādi virzieni iezīmējušies, un tagad aicināšu ķerties pie krāsām. Es zinu, ka laiks liekas, ka vēl ir tik daudz jāapaļo un tik daudz jāveido, bet laiks skrien tiešām nežēlīgi ātri. Mēs strādājam jau diezgan ilgi pie šī te darba, un tagad es aicināšu tiešām ķerties pie krāsām. Aicinājums izvēlēties dažas krāsas, neņemiet visu krāsu paleti pilno,
Nu, tā kā es mācu vizuālo mākslu, es teikšu tā, ņemiet pamatkrāsas. Pamatkrāsas mums ir 3, un no tām var sazīmēt visu pārējo. Stāciet ar to, kas jums vairāk uzrunā, patīk. Jūs, protams, varat ņemt arī citas krāsas, tas ir tikai tāds piedāvājums. Un viena no krāsām, kas palīdz, tad, kad ir tāds sagurums un nav spēka, tad tas ir dzeltenais. Dzeltenais mums asociējas ar sauli, dzeltenais mums asociējas ar prieku. Pavērojiet, kas notiek tad, kad jūs sākat zīmēt ar dzelteno krāsu, kādas emocijas uzvirmo. Un tad, attiecīgi, ja jums atkal vajag kaut kādu lielāku enerģiju, var ņemt sarkano. Ja jums vajag lielāku mieru un tādu prasmi komunicēt, ņemiet zilo. Ja jūs gribat vairāk, lai būtu iesaistīti kādi augstāki spēki, piedāvāju ņemt violeto, pēc sirds čakras būtu, tad ir zaļais, ja, tad par sirdi un tādu, kas ar sirdi saistītais. Jā, gaiši zilais būs vairāk par komunikāciju, tumšs zilais vairāk būs par viedumu un gudrību. Nu, tad pēc sajūtām. Zaļais būs vējš un enerģija, arī ne tikai par sirdi, tā kā varat vērot un domāt. Un ko jūs darat ar zīmuļiem, ar krāsu zīmuļiem? Jūs krāsojat vismaz 2 blakus esošas šūniņas vienā krāsā. Es aicinu ieklāt lielus laukumus. Un no tādas vizuālās mākslas kompozīcijas, tad, ja kaut kur ir vienā vietā ielikta krāsa, tad attiecīgi tai krāsai jāparādās arī vēl kaut kur citur laukumā. Un nekrāsojiet kā krāsojumā grāmatiņā no līnijas līdz līnijai, krāsojiet tajos laukumos, ko jūs ieraugat. Tiem nav jāatkārto vairs šie te esošie uzzīmēti apļi. Jūs varat droši laist pāri. Jā, reku šī brīdī iedomājas bācis, es paņēmu sarkano. Tas būs interesanti, kāpēc ieliku sarkano. Gribēju ņemt zelteno, bet pēc palika sarkanais. Nu jā, tad droši ejiet pāri līnijām, robežām, pat ja jums kaut kur pārskrien kāda līnija pāri. Tas, ko neiesaku krāsot ar parastajiem flomasteriem, jo parasties flomasteri rada tādas švīkas, un tad ir varbūt atkal tāda satraucoša sajūta, bet ar parastajiem un teksta marķieriem, ar parastiem zīmuļiem vai teksta marķieriem droši var zīmēt. Teksta marķieri šie te krāsainie. Kāpēc tie? Tur gan jābūt uzmanīgam atkarībā no tā, kāds jums ir melnais marķieris, lai viņi nerada lieku stresu un neizpludina šo te melno krāsu. Bet, ja viņi saskan, tad var ļoti labi arī krāsot. Ja? Un droši veidojiet lielus laukumus. Netaišam šaha galdiņu, tad nekrāsojam vienu vienā krāsā, vienu otrā. Tāpat tās nezīmējam fraktāļus. Fraktāļi arī ir vēl viens tāds veids, kā var domas kārtot, bet šoreiz ne par to. Šoreiz vienkārši liekam krāsu laukumiem. Ar teksta marķieriem iet nedaudz ātrāk kā ar zīmuļiem. Un teksta marķierus labi var papildināt ar zīmuli. Nu jā, un tad, kad sākat aizpildīt ar krāsu, mēģināt noķert, kādas atkal ir ķermeņa sajūtas, kādas emocijas uzvirmo un kādas domas rodās. Ja? Ko es jūtu, ko es ķermenī nolasu sev. Un ja būtu tā jāatbild, kas tad tajā neirografikā ir tas īpašais, es domāju, ka neirografika iemāca katram sadzirdēt sevi tieši šī te, ne tikai zīmēšanas procesā, bet arī ikdienā, kad tu sāc nolasīt, ko tad tavs ķermenis tev saka. Ka ja man griežās galva, tas nozīmē, ka tur kaut kas tajā lietā ir. Nu, tas, ko varbūt arī sauc par intuīciju, ja, kad intuīcija arī tās ir kaut kādas tādas iekšējās sajūtas, kas tev liek kaut kā savādāk reaģēt, un tev ir sajūta, jā, tur kaut kas notiek. Un tieši tāpat tās neirografika palīdz uztrenēt šīs te sajūtas, un tas varbūt arī ir tāds varbūt racionālāks izskaidrojums tam, kāpēc neirografika darbojās, jo pirmkārt mēs sevi daudz labāk iepazīstam, un no tā izejot mēs varam
daudz labāk norēģēt situācijās, kur mūsu ķermenis jau pasaka mums kaut ko priekšā. Un ķermenis vienmēr reaģē pirmais. Pirms mēs vispār saprotam emociju, emocija vispirms ir sajūta ķermenī, pēc tam ir skaidrs teksts, jā, tas ir prieks, tās ir bēdas, tās ir skumjas, tas ir šoks, un tad tālāk ir mūsu jau uztrenēta reakcija, kā mēs uz to reaģējam. Vai mēs saprotot emociju, pieņemam lēmumu, es tagad ļaušos šai emocijai, vai es spēšu secināt, jā, atpazīstu, izbļaušu mājās, tagad aizskaitīšu līdz 10 un viss būs uz brīdi atrisināts. Jo nepārdomāta, kā saka, reakcija savukārt izraisa tālāku ķēdes reakciju, un tad jau mēs zinām, kā tas notiek, vai ne? Tāpēc, jā, man liekas, ka šis ir tas moments, kas neirografikā ir tas labākais, mēs iepazīstam sevi un spējam adekvāti situācijās noreaģēt. Nu, lūk, šādā veidā pamazām aizpildam lapu. Nav jāizkrāso viss, arī balts ir krāsa, atceramies, arī melns ir krāsa. Galvenais saprast ideju, kur tad un ko mēs liekam un kā tas varētu izskatīties. Un tad, kad jūs aizpildat šos te laukumus, arī skatieties, kā veidojās zīmējums. No sākotnējiem apļiem es tagad redzu pilnīgi citu bildi. Man ir iezīmējušies jau kaut kādi laukumi, kaut kas košs, kaut kas tāds varbūt savādāks. Ja? Šīs te krāsainie laukumi rāda pilnīgi citu bildi, nekā tā bija sākumā. Un šajā krāsainajā bildē ir pazudis katrs konkrētais uzdevums, ko jūs tur ielikāt. Viņi visi ir saplūduši kopā. Es saprotu, ka es ar šo te košo sarkano un oranžīgo ielikusi diezgan lielu enerģiju iekšā, acīm redzot, tā šoreiz man būs svarīgāka nekā es biju domājis tur ar zilo un zaļo varbūt zīmēt sākotnēji. Un, kā jūs teicu, krāsa var būt apzināta izvēle, un krāsa var būt arī neapzināta izvēle. Ja ir neapzināta, tad mēs pēc tam varam padomāt, ko tā mums pasaka priekšā, ko tā mums parāda, kāpēc mums to vajadzēja. Savukārt, ja mēs pilnīgi noteikti zinām, ka tur vajag konkrētu enerģiju, tad noteikti varam izvēlēties arī konkrēto krāsu. Ja? Līdz komunikācijai būs zilā. Un krāsojot, droši varat zīmēt arī pāri, ja aizkrāsotiem laukumiem krāsas drīkst jaukt. Arī atkal veidojas pilnīgi cits stāsts. Tieši tāpatās kā līnijas krustojās, arī krāsas sakrustojās. Ja? Nu, redz, piemēram, dzils ar dzeltenu, tikko padomāju, protams, ka veido zaļu, bet dzeltenais prieks, zilais komunikācija kopā saskaroties, tātad sarunas no sirds. Interesantas pārdomas. Krāsojiet, ķeriet emocijas. Un vērojiet, kā veidojas jūsu bilde, kas notiek jūsu bildē, kā jūs ieraugat tagad to ainu, kas ir plāns mēnesim, pusotram, 3 nedēļai. Nezinu, kāpēc ienāca prātā doma ar šo te zilo, kā lēnu un mierīgu upe plūst. Tāda frāze. Varbūt par to, ka skolas gads jau katru gadu no jauna. Un vienmēr mēs to izdzīvojam, vienmēr pārdzīvojam, vienmēr laimīgi sakam, viss beidzās. Bet varbūt ir arī tas skaistais tajā noteiktībā katru gadu vienmēr vienādi, nu gandrīz vienādi.
Un katru gadu pavasarī mums ir stress, un katru gadu varbūt, ka mēs varam kaut ko izdomāt savādāk. Varbūt kaut kā izdodas mums samainīt. Jā, es pieminēju, ka es mācu vizuālo mākslu, tāpēc piemēram, šogad tāda interesanta situācija man izveidojas ar vienu klašu grupu, kad es pagājušajā nedēļā konstatēju, ka mēs visus tematus esam paspējuši izpildīt. Mazliet bija šoks uzreiz, ka tiešām nekas vairāk nav. Nezinu, kā tas sanāca. Es apvienoju tur, kur es varēju apvienot, un es ņēmu vērā, ka varētu būt, ka tur kaut kādas brīvdienas vēl izkrīt, un vēl kaut kas stundas izkrīt, un tas pašai, jā, tā liekas vārds, redz, ka tomēr var, un tas nav tā, ka mēs tur tā ļoti, ļoti skrējām, es patiesībā diezgan daudz stundas katram tematam arī veltīju, bet tas man liekas tā forši, ka izdevās, tad varbūt tiešām ar to plānošanu ir arī kaut ko savādāk samainīt. Jā, šitā te var arī plānot mācību gadu plānu, stundu plānu, jebko, ko jums vajag. Šādi plānojot, jūs varat visu. Pat to, kas varbūt sākotnēji šķiet neiespējams. Nu, lūk, es esmu ielikusi nedaudz krāsu, un noteikti, ka būtu vērts vēl padomāt, bet aicinu arī jūs pievērsties krāsai, jo visu apaļošanu un visu pārējo varēsiet pabeigt brīvā brīdī, tad, kad jums būs tam varbūt vienatnē vairāk laika. Un tad vismaz nedaudz iezīmēt to krāsu, padomāt un paskatīt, kas būs tas no krāsas jums, tas svarīgais. Ja vajag vēl kādu līniju pievilkt, pavērot. Un tad, kad ir krāsa, pirms jūs pabeidzat ar krāsu strādāt, pārbaudiet zīmējumu, paskatieties, kas jums varbūt uzrunā. Piemēram, es redzu, ka šeit ir tāds diezgan balts un tukšs. Man ir pašai sev jautājums, kas tur ir paslēpies, kas tur ir tajā tukšumā. It sevišķi, ja jums ir palikuši laukumi bez līnijām, tādi lieli laukumi bez līnijām, vienmēr pajautājiet sev, kas ir tajā tukšumā. Viens variants neesmu ieraudzījusi, otrs variants negribu ieraudzīt, trešais variants baidos tur skatīties, jo man liekas, ka tur nav. Es atceros pašos pirmsākumos, kad zīmēju, mums bija dzimtas mandala, un vienai klientei bija, jā, nu tāds ritīgs tukšums tur tajā vienā pusē, un es viņai saku, kas tev tur ir, un viņa saka, nē, nu tur viss ir kārtībā, es saku, bet tur ir tukšums. Nu jā, tas bija tāds interesants situācija, nu jā, ka cilvēks vienkārši neiet tur tajā kaut kādā tajā tukšumā. Pārbaudiet, ja, tukšās vietas vai nu ar krāsu, vai ar līnijām, pajautājiet sev, kas tur ir, kāpēc es tur neesmu aizgājusi, kāpēc es tur neesmu paskatījusies, kas ir tas, kas man tur ir, jo varbūt, ka tieši ārpus šī te visa ir kaut kāds resurss, ko jūs varat paņemt, lai šo te visu varētu realizēt. Un tā kā es teicu, ka varbūt situācijas, kad arī ārpus jūsu plāna veidojās. Viens variants tad kaut kas, kas ir jāsavieno ar citu cilvēku plāniem, vai arī, piemēram, ja jūs skatāties savā darbā, nu es varētu pieraudzīt šeit tādu kāpli, kaut kādas līnijas, ja. Tad tas ir kaut kāds ārējais resurss, šobrīd vēl nezinu, bet es ļauju tam tur būt, tad es to figūru esmu tur pamanījusi. Un tātad kaut kāds atbalsts. Tikko man ienāca prātā, nu ja, nu tā ir tā neirografika, ko es tagad zīmēju, tas ir tas ārējais resurss, kas neatiecās uz šo, bet varbūt, ka man ir vērts pazīmēt vēl pāris plānus, izmantot šo dienu un šo te noskaņu, kad visi esam uz tādu neirografikas viļņa un par šo te padomāt, un te arī zilā krāsa, ko es ielieku vēl papildus ar domu, ka man taču ir zināšanas un pašai savs instruments, lai nebūtu kā kurpnieks bez kurpēm. Jā, tātad šis te ārējais resurs, kas man var palīdzēt to te atrisināt. Un tieši tāpatās jūs, ja jūs ieraugat šeit ārpusē kaut ko droši, vēl, piemēram, skatos savā lapā, te kaut kas varētu veidoties, ir tāds sajūts, ka kaut kur kaut kas top.
Ja? Tad var te kaut kāds vēl man būt. Varbūt, ka jūsu lapās ir savādāk. Nu, pēc sakot, jūsu lapās ir noteikti savādāk, un tad jūs varat redzēt tur kaut ko vēl citu. Varbūt, ka tas ir ģimenes atbalsts, nezinu, lielāku sapratni, ko jūs iegūsiet, ka ģimene pieņem, ka jūs tur tagad veltat laiku skolai, neirografikam, visai pārējai, bet viņi saprot, ka, ka jums tas ir svarīgi. Jā. Varbūt, ka tas ir kāds atbalsts, nezinu, varbūt, ka klase, jūsu klase, ko jūs audzināt. Varbūt tas ir, jā, kāds cits pārsteigums, kas jums var palīdzēt, ja? Un, ja es gribu to nedaudz izcelt, tad es atkal varu ielikt krāsu un pievienot šeit klāt. Un pilnīgi ar to krāsu es arī parādu, ka tas notikums, ka viņš te ieplūst manā tajā darba plānā un tur aiziet pāri un aizpilda kaut kādus laukumus. Es gāju tur pāri. Tātad tas ir par krāsu. Nu jā, un kā jau teicu, laiks skrien vējas paniem. Tuvojamies nelielam finišam. Tad, kad krāsa ir ielikta, tad nākošais solis ir paskatīties uz savu darbu un ievērot tās līnijas, kas jau ir biezākas izveidojušās, kas jau veidojas tāds sabiezinājums, kaut kāds tāds spēcīgāks varbūt viļņojums, un nostiprināt šo te zīmējumu ar to, ko mēs saucam par lauka līnijām vai spēka līnijām. Dzirdēsiet varbūt arī nosaukumu visuma līnijas. Tādu pavisam vienkāršu salīdzinājumu es stāstu, kā iedomājieties, ka mēs esam uzbūvējuši dzelzceļa karti, mums ir vilcieniņi sazīmēti, mums atliek tikai pievienot šo te elektrību, lai tie vilcieniņi sāktu kustēties. Un tad šīs te spēka lauka līnijas ir tādi kā tāda elektrības padeve, ja, lai tas viss sāktu kustēties un darboties. Tad paņemt biezāku marķieru, uzreiz iezīmēt. Var vilkt daudz smalkās līnijas. Un ko tad mēs šī te līnijā varam domās ielikt, ka mēs šo te visu stāstu tādā veidā arī pieņemam, vēlamies palaist plašajā pasaulē, vēlamies piedzīvot vislabāko mums vēlamo rezultātu. Spēsim pieņemt, ja notiks tā, kā vajadzēs notikt, varbūt nevienmēr kā esam savā prātā sākotnēji izdomājuši. Un vienlaikus arī šīs līnijas varbūt iedod mums tādu kādu virzienu. Vienlaikus var pastīties arī, kuriem notikumiem līnijas iet cauri, kurus notikumus pastiprina, kurus padara mazāk nozīmīgus un kā tad veidojās kopējā aina. Un tad, kad ir ieliktas šīs te lauka līnijas, atkal, kur nepieciešams piepaļojam, tad skatāmies uz mūsu kopējo zīmējumu un cenšamies ieraudzīt to, ko mēs varētu nofiksēt. Fiksācija ir darba tāds punktiņš uz I, kurš mums dod ierosmi tālākai darbībai, dod izpratni par to, kā tad mēs rīkosimies, un iespējams, ka tas ir arī tas pirmais solis, kas tad mums būtu jāizdara. Kā mēs fiksējam? Parasti skatoties uz darbu, var ieraudzīt kādus notikumus, kas vairāk izceļās. Varbūt, ka tas ir krāsās. Un jums ir vienkārši vērojot jāpaskatās, vai tas būs krāsu izveidota figūra, vai tā būs šī te no malas, vai arī tas būs kaut kas jau, kas ir izveidojies zīmējumā no līnijām. Ja, tad kaut kā man liekas, ka šie te notikumi te ir tie centrālie, kas te viņus tā saveido.
un to tad mēs arī fiksējam. Un fiksējot atkal, varat iezīmēt konkrētāk šo te līniju, parasti jau ir tie apļi, bet varbūt arī jebkura cita figūra, un neirografējam, padaram līniju ne tik noteiktu, bet tādu dzīvāku. Un vairumā gadījumu ar šo te fiksāciju jūs nokļūstat arī pie tādas kā atbildes, kas tad ir ar visu šo te jūsu kopējo darbu saistīta doma. Manā gadījumā, ja es paskatos uz visu to kopējo plānu, es saprotu, ka patiesībā tie ir kaut kādi 3 galvenie notikumi, kas ir sasējušies kopā un kas man ir būtiski, un viss pārējais varbūt paliek maznozīmīgāks. Attiecīgi, es ieraudzīju, tad, kad es sāku zīmēt, ka ir ļoti daudz tie brīži, kurus es varu veltīt sev, vienkārši viņus vajadzēja tikai izcelt. Ja, kopā ar jums domājot un runājot, nonāca pie tādām interesantām, varbūt sev neraksturīgām atziņām arī par tiem salīdzinājumiem, ko teicu. Nu jā, un es tā saprotu, ka šis te ir mans tas galvenais notikums, ar ko es sāku. Nu, tie noteikti būs tie pārbaudas darbi pēdējie, kas man vēl ir jāizveic, un tie tad arī ir manā tajā plānā tie svarīgākie, un viss pārējais ir tāds, kas tiekot ar šo galā, izkustināsies un iekustināsies. Viss pārējais atbalstu man sniegs šis te sarkanais aplītis, vēl noskaidrošu, kas tas ir, un tad vēl viens neirografikas darbs šīs dienās, un tad viss arī nokārtosies. Un varbūt, lai būtu tā vēl jaudīgāk, es vēl varu pielikt nedaudz šo te zilo te iekšā. Atcerieties, ka darbs vien ir dzīves. Jūs jebkurā brīdī to varat papildināt, piekrāsot, piezīmēt, pieliksiet pie leduskapa, rītiesiet garām, uzzīmēsiet vēl kādu līniju klāt. Jā, veidosies cita bilde. Nepatiks, nezinu, plēsiet, dedziniet, metiet ārā, zīmējiet jaunu. Un vēl tāds interesantais fakts, paņemsiet kādu citu, varbūt no visas šīm dienām neirografikā, ko esat zīmējuši, saliksiet kopā, redzēsiet, ka veidojās viena kopēja karte, ļoti bieži šie zīmējumi smuki sajiet kopā arī ar šīm te līnijām, kas iziet ārpus lapai. Jā, nu un tad, kad ir uzzīmēta šī te fiksācija, tad variants ir ar līnijām, otrs variants es ielikšu te vairāk prieka, lai tas viss pasākums man tāds mazliet vairāk jautrāks un interesantāks un aizraujošāks šķiet. Un, kā jūs teicat, mans dzeltenais ir par prieku. Es to prieku vēl palaidīšu uz visām pusēm nedaudz laukā. Nu, lūk, un tas ir tas mans darbs par to, kā es varu skolā savā ikdienā sadzirdēt sevi, saprast savas vajadzības, nepazaudēt sevi, pat ja ir jāizdara tik daudz, cik ir šī laika plānā ielikts. Nu, lūk, mēs nerakstījām vārdiņus pirms un nerakstīsim vārdiņus pēc, kā tas būtu klasiski neirografikas algoritmā, bet es jums lūdzu uzrakstīt šo te sarakstu ar darbiem, kas jums ir jāpaveic, un tagad jūs varat paskatīties un pārdomāt, kā jums viss šis te darbu saraksts, kas ir sarakstīts varbūt stabiņā, varbūt nezinu, rindiņās, kā tad jums ir tā sajūta šobrīd, kad ir ielikt šī te aplī, sazīmēts ar līnijām un palaists pasaulē. Labā ziņa ir tā, ka
sākot darīt kaut ko vienu no visiem šiem te, iekustēsies arī vispārējais. Ja gadījumā jūs ielikāt to pašu neirografikas zīmēšanu vai kaut kādu tādu laiku sev ar pārdomām, tad varat sākt arī ar šādu te prieka mirkli, un tad saprast, ka jums ir domas un plāns, kā tad risināt visu pārējo. Un tieši par zīmēšanu runājot, es teikšu, ka tas tad arī šodien ir viss galvenais mums izdarīts. Jūs varat ielikt čatiņā plusiņus, mīnusiņus, kuriem vēl ir vajadzīgs laika pabeigt. Es tad varbūt mazliet varu pastāstīt vēl un atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja ir vajadzība par šo te. Varu vēl piebilst, ka šāda veida zīmēšana ir iespējama arī ātrāk. Jūs varat izvēlēties mazāku formātu un zīmēt ātrāk. Tad, kā jau teicu, var risināt nedēļu, var risināt konkrētu projektu, var risināt, nu, principā jebko. Jā, galvenais ir salikt plānu, saprast, ko mums vajag, salikt visu vienā kaut kādā noteiktā laika periodā, un tad to visu savienot savstarpēji, lai tikko sāk kustēties kaut kas viens, lai pēc tam darbojas arī viss pārējais. Nu, tā. Tagad mazliet atkal otras kameras. Nu, lūk, es esmu atpakaļ ar sevi. Un, jā, par šo te zīmēšanu runājot. Tagad rekur šeit čatiņā jums ielieku. Facebookā arī ir pieejams albums, virtuālais albums, kurā jūs varat pievienot savus darbus, varat pierakstīt arī kādas atziņas pārdomas, ja tas ir nepieciešams. Un tas, ko es piedāvāju, ka ik viens, kurš pievienos šim te albumam savu zīmējumu un kādu mazu komentāru, jūs visu maija mēnesi varat pieteikties pie manīm uz individuālu konsultāciju par super labu cenu. Tie būs 15 eiro. Un visu maija mēnesi tad arī varu piedāvāt individuālu konsultāciju, ja tas ir nepieciešams klātienē pārunāt stundu garu, varbūt mazliet vairāk, stundu 15. Tas tad arī būtu tāds mans veltījums šī te neirografikas dienā jums. Un ieraksts saglabāsies, ieraksts būs pieejams YouTube kanālā, un tad varat padalīties ar saviem kolēģiem, radiem draugiem, paziņām, un tiešām bija patiesi prieks zīmēt kopā ar jums. Liels paldies visiem, kuri piedalījās. Ja ir vajadzīgs komentārs, tad droši rakstiet, sūtiet ziņu Facebookā, sūtiet ziņu Instagram, arī esmu MD Dzelzkalē pieejama, tāpēc droši rakstiet, atbildēšu. Un būs. Nu, paldies jums visiem kopā vēlreiz. Prieks bija zīmēt, prieks bija arī tikties. Priecājos arī par dalībnieku skaitu, jo necerēju, ka būs tik daudz tādā saulainā dienā. Tāpēc tiešām liels paldies par sadarbību un par būšanu kopā. Paldies jums! Un, ja vēl kādu brītiņu vajag, es esmu te padās pieejama, bet tad ierakstu es beidzu un jā, paldies jums! Paldies!